Jāņa naktī gaisma nedrīkst pazust, un kad saulīte jau pošas rietam, līgotāji mazliet neierastā gājienā dodas uz tuvāko augstāko pakalnu. Tā līgo vakar Zaļnieku pagasta Dimzēnos sākas ik gadu. Tradīcija veidojusies it kā pati no sevis, kad pirms 12 gadiem brīvmākslinieks Edgars ar kundzi Ivetu dzīvi galvaspilsētā nomainījuši pret lauku klusumu. Jāsaka, pirmos Jāņus es arī piedzīvoju šeit Dimzēnos. Jo līdz tam it kā tie bija tādi pasākumi, kuros piedalās cilvēki, it kā uzdzīvo kaut kādā veidā, ēd, dzer, varbūt uzdzied vai uzspēlē, bet tā sajūta, ko varētu nosaukt par Jāņiem, to es piedzīvoju tieši šeit. Jāņos atbraukuši draugi, līdzi atvedot savus draugus, bet šogad līgotāju pulkā jau arī 20 dažādu citu valstu pārstāvi. Nē, tā ir pirmā reize, kad es kaut ko tādu redzu un piedzīvoju, bet es varēju iedomāties, ka īsākā nakts gadā ir iemesls svinēšanai. Saimnieki pārliecināti, ka galvenais ir cilvēki un tas, ka viņi ir brīvi, tāpēc šeit nekas nenotiek pēc stingriem kanoniem. Un, manuprāt, viss tas, kas ir labs, jebkurā tradīcijā, man ir pieņemams, un es neredzu lielu pretrunu. Galvenais ir nepazaudēt pašam sevi. Dominējošā saruna valoda angļu un līgo dziesmas aizstāja sitamo un klabināmo instrumentu spēli, bet nemainīgi ir tradīcija likt pāri ugunskuram, ko labprāt izmēģina pat gados vecākie ārzemju viesi. Arī vainagu galvā visiem, un tie darināti pašu rokām. Yes! What happened, it was that Jā, es mēģināju taisīt, bet īsti labi nesanāca, tāpēc pēdējā brīdī atradu vārpiņas un sapini. I just found these ones and I make it very simple. Neizpaliek arī cienests. Jāņa tēvs un Jāņa māte biežas cienā gan ar sieru, gan citiem gardumiem, bet krūzēs gluži kā sendienās tiek lietas pašdarināts medalus. Viss šeit notiek saskaņā ar dabas ritmu. Kad saulīte jau gandrīz pazudusies apvāršņa, gājiens dodas atpakaļ un uguns tiek iedegta pašā zemākajā vietā. Un tas arī ir tas, kas līgotājus gadu no gada mudina doties uz Dimzēniem. Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs.